Šalom un laipni lūdzam atpakaļ Izrēlā kopā ar Alīdu. Pasaules kauss jau ir sācies, bet vai jūs pamanījāt, ka Izrēla nepiedalās pasaules kausā? Šodien mēs kopā uzzināsim, kāpēc tā ir. Un arī kāda ir FIFA vaina visā šajā. Un tā kā Izrēla nepiedalās pasaules kausā, mēs šodien devāmies Jeruzālemes ielās, lai pajautātu izrēliešiem, par kuru komandu viņi patiesībā jūt līdzi šajā 2020. gada pasaules kausā. Tātad, ja esat gatavi, sāksim! Lai saprastu, kāpēc Izrēla nav pasaules kausā, mums vispirms ir jāieskatās pasaules kartē. Redziet, Izrēla atrodas Āzijā, taču kopā ar citiem kaimiņiem, kuri nav tik draudzīgi mums. Piemēram, Afganistāna, Pakistāna, Sīrija, Irāna un vairāki citi. Un, protams, tā kā Izrēla atrodas Āzijā, Izrēla spēlēja Āzijas futbola asociācijā. Un Izrēla ne tikai piedalījās, Izrēlai bija arī labs sniegums. Turklāt Izrēla uzvarēja Āzijas kausā 1964. gadā. Un ne tikai tas, iepriekšējos kausos 56. un 60. gadā Izrēla ieguva 2. vietu, un nākamajā gadā, 68. Izrēla ieguva 3. vietu. Un 1970. gadā Izrēla sasniedza milzīgu panākumu tik mazai nācijai. 1970. gadā Izrēla kvalificējās pasaules kausam. Bet visi šie Izrēlas futbola panākumi sāka traucēt tām valstīm, kas nepieņem Izrēlas pastāvēšanu. Šīs valstis galvenokārt no Āzijas, kas cīnās par Izrēlas iznīcināšanu, dažas no tām pat līdz pat šai dienai. Un tāpēc nākamajā Āzijas kausā, 1972. gadā, Izrēlas komanda saņēma draudus un bija spiesta pamest turnīru. Iedomājieties to 1972. gadā. Kausa sākās un Izrēla bija tur ar visiem spēlētājiem, bet komandai bija jāatstāj rīkotāja valsts, bija jāizbrauc un jāatgriežas Izrēlā. Tas notika arī spiediena dēļ, bet arī fizisku draudu dēļ komandai. Un pēc tam situācija tikai turpina pasliktināties. Izrēla, kas tajā laikā bija ārkārtīgi jauna valsts, tas ir Izrēla, zaudēja savu neatkarību. Mēs runājam par aptuveni 2000 gadu atpakaļ, un Izrēla spēja atgūt savu neatkarību tikai 1948. gadā. Izrēla, kurai tajā laikā bija mazāk nekā 30 gadu neatkarības, guva uzvaras un sasniedza nozīmīgus rezultātus futbolā. Un tāpēc Kuveita, kas ir maza arābu musulmaņu valsts Āzijā, izstrādāja plānu pret Izrēlu. Un 1974. gadā viņi organizēja balsojumu, lai izslēgtu Izrēlu no Āzijas futbola asociācijas. Un tad visas valstis sanāca kopā, un kāds bija rezultāts? 17 valstis nobalsoja par izslēgšanu, 13 bija pret izslēgšanu, un 6 atturējās. Un ar šo rezultātu Izrēla tika oficiāli izslēgta no Āzijas futbola asociācijas. Paskatieties uz šo absurdu. Es burtiski stāvu Āzijā. Izrēla nevienā brīdī nav pametusi Āzijas kontinentu. Tomēr sākot no 74. gada Izrēlai tika aizliegts spēlēt futbolu Āzijā un galvenokārt piedalīties pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs Āzijas zonā. Un īstais jautājums ir, kā Izrēla var piedalīties pasaules kausā, ja Izrēla nevar piedalīties kvalifikācijā? Un tieši šeit, nē, šajā brīdī
Jau 1974. gadā tam, kam vajadzēja iejaukties, bija Startautiskā futbola organizācija, kas arī organizē un kontrolē pasaules kausu, proti FIFA. Un ko FIFA darīja, redzot, ka politisks balsojums iejaucas futbolā? Ko viņi izdarīja? Un atbilde ir pilnīgi neko. FIFA vienkārši redzēja, kā politika iejaucās, un viņi nomazgāja rokas. Un neiejaucās. Tātad, kas notika ar Izraēlas nacionālo komandu? Izraēla tad sāka spēlēt Okeānijas līgā, pēc tam Izraēla pārgāja uz Eiropas līgu un pat aizvadīja dažas spēles arī Komnebolā, Dienvidamerikas līgā. Un visbeidzot, 1994. gadā, 20 gadus pēc izslēgšanas, Izraēla beidzot tika pieņemta kā UEFAs, Eiropas futbola asociācijas savienības dalībvalsts. Un tam bija gan pozitīvas, gan negatīvas sekas. Pozitīvā puse ir tā, ka Izraēla sāka spēlēt futbolu līdzās dažām no labākajām komandām pasaulē. Gan nacionālās komandas, gan arī Izraēla kļuva par daļu no Eiropas līgām. Un tas palīdzēja visam Izraēlas futbolam pacelties un uzlaboties. Bet negatīvā puse ir tā, ka tas padarīja Izraēlas kvalificēšanos pasaules kausam gandrīz neiespējamu. Tā vietā, lai spēlētu kopā ar tādām valstīm kā Afganistāna, Irāna un citām komandām, kas nav tik spēcīgas kā Eiropā. Tagad Izraēlai jākonkurē ar Beļģiju, Vāciju, Franciju, dažām no labākajām komandām pasaulē. Un tāpēc, kopš šīs pārejas no Āzijas līgas uz Eiropas līgu, Izraēla vairs nekad nav spējusi kvalificēties pasaules kausam. Tieši tāpēc, ka FIFA ļauj politikai iejaukties startautiskajā futbolā. Un tieši futbols ir tik spēcīgs ierocis, lai satuvinātu tautas, apvienotu nācijas un patiešām veicinātu mieru. Un mēs redzam, ka dažreiz futbols tiek izmantots tieši pretēji. Un es domāju, ka labākais piemērs tam, kāds potenciāls ir futbolam, ir paskatīties uz Izraēlas nacionālo komandu. Un mums nav jāskatās tālu. Paskatīsimies uz komandu, kas piedalījās pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā, tagad, kad Izraēla 2026. gadā neiekļuva fināla turnīrā. Šajā komandā mums ir plecu pie pleca arābi, musulmaņi, ebreji. Mums ir fantastiski spēlētāji, piemēram, Mohameds Abu Fanī, Mahmuds Džabars un Saīds Abu Farči. Un runājot par pasaules kausa kvalifikāciju, šajās pēdējās kvalifikācijas spēlēs Izraēla spēlēja pirmajā grupā. Izraēla ieguva 3. vietu, tomēr tikai pirmās 2 komandas kvalificējās. 1. vietu ieguva Norvēģija, 2. vietu Itālija un Izraēla nekvalificējās, tāpat kā arī pārējās komandas zemāk. Bet mēs redzam, ka tas ir rezultāts pietiekami labs tik mazai valstī kā Izraēla. Bet pat tad, ja Izraēla nepiedalās šajā pasaules kausā, katru gadu tūkstošiem, dažreiz pat 10 000 izraēliešu dodas uz dažādām pasaules vietām, lai sekotu līdzi čempionātam. Un arī šis gads nav izņēmums. Tāpēc, lai gan Izraēla nespēlē, varat būt droši, ka Izraēlas televīzijas ir pievērstas spēlēm. Un jautājums, uz kuru mums vēl šodien jāatbild, ir, ja izraēlieši skatās pasaules kausu, par kuru komandu viņi tur īkšķus, un tad dosimies pastaigā pa Jeruzalemes centru un uzzināsim, ko domā šīs pilsētas iedzīvotāji. Aiziet!
Esam ieradušies Jeruzalemes centrā, precīzāk sakot, ļoti glaznainā rajonā, ko sauc par Nahalat Nahalativu. Kā redzat, šodien šeit ir diezgan rosīgi. Cilvēki iepērkas, pastaigājas. Tagad apstādināsim jeruzalemiešus, lai uzzinātu, ko viņi patiesībā domā par pasaules kausu. Sveiki! Sveiki! Kā tevi sauc? Gili. Un vai tu vēlies skatīties pasaules čempionāta spēles? Daļa no tiem, jā. Un par kuru komandu tu jūti līdzi pasaules čempionātam? Nu jā, es daudz par to domāju un šķiet, ka par Koreju. יפה, יפה. איזה מסר יש לך לדרום קוריאנים שרואים אותנו? וואו, דווקא זה ראיתי הרבה דרום קוריאנים שבאים לישראל ומאוד מאוד אוהבים את ישראל, אז רק שתדעו, אנחנו אוהבים אתכם חזרה. תבואו אלינו בכיף, באהבה, וגם לכל העולם. אל תקשיבו מה שאומרים בחדשות, זה לא נכון. אנחנו סבבה. Liels paldies! Tas bija prieks, paldies visiem! Sveiki! Kā jūs sauc? Marcela, Un vai jūs vēlaties skatīties pasaules čempionāta spēles? בעיקר של ארגנטינה, לא את כולם. Tad es nezināju, ka tu mācies pasaules čempionātam. ברור. אני מאוד מאחלת למסי לקחת עוד פעם, בגלל שלדעתי הולך להיות המונדיאל האחרון שלו. Par kuru komandu tu jūti līdzi pasaules čempionātā? Par Franciju. Par Franciju. Un vai tu domā, ka Francijai ir iespēja uzvarēt? Jā, uzmanies. Ejot pa Jeruzalemes ielām, paskatieties, ko mēs satikām. Šeit ir brazīlieši un arī viens kubietis. Un es gribēju pajautāt, vai jūs šeit dzīvojat, vai arī esat šeit ceļojumā? Jā, mēs esam šeit ceļojumā. Ceļojumā. Un Mēs dzīvojam šeit. Mēs dzīvojam. Un tagad jautājums ir, par kuru komandu jūs atbalstīsiet pasaules kausā? Brazīlija. Lai atbalstītu Brazīliju. Mums jācenšas iegūt 6. titulu. Tas ir mūsu 6. tituls. Un arī mūsu kubietis atbalstīs. Par Brazīliju. Brazīlijā. Un viena lieta, ko man jums jāpastāsta, draugi, mums šeit ir bijušais futbola spēlētājs, arī viņa dēls šobrīd spēlē futbolu Brazīlijā, tāpēc pastāsti mums mazliet. Jā, man bija agrīna karjera, bet es spēlēju Amerikā, Mineiro un Minas Žeraisā, un mans dēls pašlaik spēlē Betimā, Minas Žeraisas štatā. Un pastāsti, kāds ir tava dēla vārds, lai cilvēki arī varētu sekot līdzi. Tas ir Vitors Hugo. Betims Vārtsargs. Tātad Vitor Hugo, apskāviens tev, un arī šeit būs līdzjutēji, kas atbalstīs Brazīliju tieši no Jeruzalemes. Brazīlija. שלום, שלום, ברכה. איך קוראים לכם? אני בר וזה ניסן. ואתם מתכוונים לראות את המשחקים של המונדיאל? ברור, מה זה גם בלילה לפנות בוקר וגם בערב, כל שעות היממה. אנחנו מחכים לו כל 4 שנים, אנחנו מחכים למונדיאל. ומאוד חשוב, למי אתם אוהדים? מי אתם רוצים שנצח השנה? אז אני הולך עם ארגנטינה עד הסוף. אני הולך עם פורטוגל, ריקוד אחרון של רונלדו, חייב לזכות בתואר. Ļoti labi. Un kādu ziņu jūs vēlaties nodot visiem, kas skatās? כדורגל מקרב. Tieši tā. Šalom. Šalom, un kā jūs sauc? Es esmu Zivs. Ofirs. Un jūs vēlaties skatīties pasaules čempionātu? Protams, noteikti, protams. קיבוצניקי. יפה. איזה קיבוץ? גבעת חיים איחוד. ולמי אתם אוהדים במונדיאל? Tikai Brazīlija. Ko es saku? Nav citas komandas. ברור. אנחנו אוהבים אתכם, ויש לכם תמיכה מלאה מאיתנו, ואתם עם שמח כמונו, ובעזרת השם נגיע גם לראות את המונדיאל פיזית. Un kā tevi sauc? Abrahams. Vai jūs vēlaties skatīties pasaules kausa spēles? Jā, es tam esmu sagatavojies. Vai tiešām? Katru reizi, kad ir pasaules čempionāts, es aizēju no darba. ואתה חודש שלם? חודש שלם, 3 משחקים ביום. וואו. והשאלה למי אתה אוהד? המונדיאל הזה זה ההזדמנות האחרונה של רונלדו, אז אני אלך עם פורטוגל. Un par kuru komandu jūs turat īkšķus šajā pasaules čempionātā? Meksika. Aiziet, Meksika. Aiziet. Mani sauc Argentīna. Es esmu jaunāk dzimuma. Man ir draugi argentīnieši. Un kādu vēstījumu jūs vēlaties nodot visiem, kas mūs skatās? ואותנו? Vienotība un lai jums patīk Makadūra regāli, lai jums labi pavadās laiks. Mēs satikām vēl vairāk brazīliešu šeit Jeruzalemes centrā.
Es vispirms gribēju pajautāt, kā jūs sauc. Luzila, mans vārds ir Beila. Jūs to neredzējāt, jo mēs nefilmējām. Es ieraudzīju Brazīlijas kreklu, es aizskrēju paskatīties, un paskatieties, cik daudz brazīliešu. Un es gribu zināt, par kuru komandu jūs turat īkšķus pasaules kausā. Protams, par Brazīliju. Krekls jau pasaka visu. Nē, tiešām par Brazīliju. Nav citas komandas, par ko jūs līdzi. Nav. Es domāju, ka pasaules kauss varētu būt liels notikums šeit, Izrēlā. Un tiešām cilvēki šeit patiešām jūt līdz Brazīlijai. Jā, nē, cilvēki ļoti sajūsmināti. Viņi ir super. Šeit ir sacensības starp līdzjušanu Portugālei un Brazīlijai. Tad tu nezini, arī Argentīnai. Bet es domāju, ka viss izdosies. Nē, ir arī daži draugi no darba, kur visu laiku saka, nē, Brazīlija noteikti uzvarēs. Tātad šeit, draugi, tieši no Jeruzālemes, jūs redzat, ka ir daudz līdzjutēji Brazīlijai. Un vai jums ir kāds vēstījums visiem brazīliešiem, kuri mūs skatās? Jā, es tiešām ceru, ka Brazīlija uzvarēs. Brazīlija uzvarēs un 6. tituls nāks, draugi. Tiešām. Cerība mirst pēdējā. Sveiki! Sveiki, sveiki! Tātad kā jūs sauc? Mēs esam Brukner ģimene, šis ir Eitāns un es esmu Tuvija. Man šķiet, ka jūs esat pasaules kausa fani. Es esmu argentīnietis un tu esi no Šveices. Šveice. Tātad Šveices dēļ mēs vēlamies, lai uzvarētu Šveice. Jūs varat sagādāt pārsteigumu. Tas var notikt. Es saku, ka Šveice un Argentīna nonāks finālā un Šveice uzvarēs, bet es esmu argentīnietis. Un kuram tu novēli uzvaru? Rolando un... Jamals. Jamals. Viņš vēlās, lai Jamals uzvarētu. Un liels paldies jums! Un paldies, ka Brazīlija mīl Izraēlu. Turpināsim šeit ar mūsu intervijām. Šalom! Sveiki, kā jums klājās? Viss kārtībā. Kā jūs sauc? Es esmu izrēlietis. Vai tu vēlies, lai kāds uzvar pasaules čempionātā? Kuru tu vēlies redzēt uzvaram? Es gribu, lai uzvar Brazīlija. Brazīlija? Jā. Vai tev ir kāds vēstījums brazīliešiem, kuri mūs skatās? Brauciet uz Brazīliju! Brauciet uz Brazīliju! Brauciet uz Brazīliju! Mēs vēlamies, lai jūs pievienotos. Ebrejs vai ebrejs? Brauciet! Tā tas ir! Brauciet uz Brazīliju! Liels paldies! Vai tu vēlies nospēlēt mums kādu dziesmu? Vai tu vēlies spēlēt mums? Jā, mēs varam. Un pat bija iespēja baudīt koncertu. Kā jūs redzējāt, Jeruzāleme ir ļoti satraukta par pasaules kausu. Un šeit ir līdzjutēji daudzu dažādu valstu komandām. Bet tagad es vēlos jums pajautāt. Atstājiet komentāros, kurai komandai jūsuprāt izdosies uzvarēt pasaules kausā. Tad atstājiet šeit savu viedokli. Un es ceru, ka jums patika šis šodienas nedaudz citādais video. Un tiekamies nākamnedēļ.